Mēs braucām šajā rīta agrajā stundā ar sapni uz Jelgavu, ar sapni uzskeitot šo skateparku. Bet līdz ko mēs tikām līdz durvīm, mūsu priekšā parādījās slēdzene ar uzrakstu skateparks uz remontu laiku slēgts. Tāpēc šis sižets būs mazliet citās noskaņās, kā jūs noprotat, bēdīgākās. Skateparks ir uz remontu laiku slēgts. Kā mēs redzam, remonts ļoti aktīvi notiek ar halles iekšējiem organiskā stikla paneļiem. Tiek veidots jaunas konstrukcijas. Tur izskatās, kad jau tiek atlietas metāla veidnes rampām. Varbūt es kļūdos. Olaine, kur mēs vakar bijām, maza pilsēta, pilnīgi svaigs betona parks. Jā, viņiem arī ir pumptraks, bet viņiem ir svaigs betona parks. Skatepark, jā. Bērniem ir jāmeklē kaut kādas random vietas, kur pavadīt laiku. Un tad vienīgā vieta šobrīd viņiem ir pumptraks, bet tas nav tas. Strīds ir strīds, tur ātri nevarēs progresēt. Skatepark ir vieta, kur tad var progresēt. Baigi žēl, izskatās no malas ļoti skaists. Ļoti daudz visādas krutas konstrukcijas, daudz visādos leņķos var pieiet pie tā visu. Bet ciet. Ja pilsētā parka nav, tad kur tiem bērniem sportot? Secinājums pēc mūsu Jelgavas skateparka vizītes ir tāds, ka viņš eksistē, Bet īstenībā arī neeksistē. tas arī viss.